Rīgas skulptūru klāsts ir kļuvis bagātāks par vēl vienu pilsētas skulptūru. Pie Alberta koledžas skolas ielā 22 turpmāk visus rīdzniekus un pilsētas viesus sveiks un vēlēs viņiem veiksmes Kursteņslauķis Alberts. Svinīgajā atklāšanā piedalījās arī Rīgas mērs Nils Ušakovs. Skulptūras autors ir tēlnieks Jevgenijs Šitovs un tā tapusi ar Alberta koledžas finansiālo atbalstu. Pirms 2 gadiem es ieraudzīju, ka Alberta koledžas studenti ļoti ātri skrien lejā. Un kā sieviete zinkarīga, es paskatījos pa logu, kas tad notiek. Un ieraudzīju mūsu pagalmā 2 Kursteņslauķus un daudz studentus, un visi gribēja pieskarties tai pogai. Protams, ņemot vērā, ka Kursteņslauķi mūsu laika reti var satikt, es neatturējos un izmantoju iespēju arī nonācu lejā, lai pieskarties pogai. Un tad es sapratu un uzzināju, ka mūsu studentiem ir eksāmens matemātika. Tādēļ viņi visi tur tik kupla skaita bija. Un tad mēs sākam runāt ar Kursteņslauķiem un ar studentiem. Un ienāca prāt tāda ideja, ka būtu jauki, ja mums būtu tāds Kursteņslauķis, kuram varētu pieskarties jebkurā brīdī, kad tev to vajag. Tātad pirms katra eksāmena. Un tālāk vairs nebija nekādu joku, ļoti nopietni. Tika sasaukta Alberta koledžas valdes sapulce. Un pēc asām diskusijām, jo projekts ir diezgan dārgs, ideja tika atbalstīta un tika pieņemts lēmums radīt to brīnumu. Tēlnieks Jevgenijs Šitovs atzīmē, ka izjūtas patiesu prieku par iespēju sarūpēt šādu jauku dāvanu pilsētai. Kursteņslauķis Alberts ir viņa pirmais mēģinājums darboties pilsētas skulptūras jomā. Tā tapusi apvienojot kopējos Kursteņslauķa tēlu izpratni ar māksliniecisko izdomu. Gribēju izveidot vidējo Rietumē Eiropas cilvēku, būtiskāko akcentu liekot uz profesiju, un tas izdevās. Viņam ir gan kāpnes, gan darba rīki. Arī es pats esmu ķēris Kursteņslauķi aiz pogas, un tā ir laba zīme. Bet tā kā visam ir jābūt sabalansētam, tad šim Kursteņslauķim ir arī viena slikta zīme. Viņu nedrīkst aiztikt aiz birstes, tas ir bīstami. Skolas ielas Alberta simboliskā iesvētīšana ar šķipsniņu sodrēju tika uzticēta Latvijas Kursteņslauķu amata brālības prezidentam Varim Vilcānam. Tieši pirms 54 gadiem šajā dienā viņš sāk strādāt par Kursteņslauķi, un pa šo laiku viņa paša veidotās pogas nesušas laimi daudziem cilvēkiem. Es paldies Dievam kursēju vispār ar velosipēdu, vismaz man nevar noķert, bet paiet pa ieli grūti. Kursteņslauķu brālībai nu jau būs 270 gadi, un tā šobrīd ir viena no senākajām organizācijām Eiropā. Lai īsts Kursteņslauķis no mācekļu iekļūtu zeļu kārtā vien, paiet 3 gadi, un tikai tad var sākt pretendēt uz meistara statusu. Iesvētīšana speciāli nav ir tāds kā valdes eksāmens. Būtībā jau ir tā, ka jāskolojās pie zeļa vai meistara, nobeigums jāmetniecības kamerā. Un tur arī piešķir zeļu vai meisteru grādu. Jauno amata brāli Varis Vilcāns vērtē atzinīgi, tomēr ar lietpratēju skatu piefiksē kancu, kam trūkstot 2 pogas. Un drusiņi par esenu var faktiski, laikam paslīgi strādātājs, bet skulptūra paliek skulptūra. Tas ir mākslas darbs, tur nevar būt atlējums no identiska cilvēka. Tur pietrūks 2 pogas. Lieta tāda, ka viņam ir slepenās pogas, kuras nevar ieraudzīt ar neapbruņotu aci, bet pareizi uzvedoties tās parādās. Kopējās skulptūras izveides izmaksas pārsniedz 10 000 latu, un tās tapšanā ir izmantoti vairāk nekā 40 kg bronzas. Tikko es runāju ar mūsu atbildīgu cilvēku par pieminekļiem, kuram mēs plānojam ne tikai svinīgi, bet arī oficiāli ar visiem papīriem uzdāvināt skulptūru Rīgai. Un tad viņš uzņemas atbildību par to, lai viņš šeit stāvētu ilgi. Es no sirds ticu un vēlos, lai mūsu Kursteņslauķis nes palīdzību un nes veiksmi cilvēkiem, visiem rīdziniekiem un arī varbūt mūsu viesiem. Bet tomēr īpašu uzmanību mūsu Kursteņslauķis nesīs skolniekiem un studentiem. Un tas nav tikai tāpēc, ka to skulptūru veidoja Alberta koledža, tas ir tāpēc, ka viņš dzīvo skolas ielā. Thank you.